Mēs esam grupas instrumenti uztaisītajā studijā. Viņu pašu tādā celē, kurā viņi tevi ir ielaiduši iekšā, un kur ir tapuši tavi jaunākie muzikālie brīnumi. Vispirms, kā tu nonāci līdz šai vietai, nevis kādai citai vietai? Jā, tas sākotnējais plāns vispār bija ārpus Latvijas, jo gribējās savākt visus mūziķus un aizbraukt uz kādu tālu. Sākotnējais plāns bija kaut tāla māja, studija Zviedrijas, kaut kādos mežos. Bet tad tas viss redz apauga ar visādiem finansiālajiem apgrūtinājumiem, teiksim, kā. Man tad, kad es strādāju ilgstoši, nepieciešama gaisma daudz. Šeit gan viņas nav ļoti daudz, bet šī viena no retām studijām, kur vispār ir logi. Un tas bija tāds noteikums. Tāpēc atkritums rādio studiju vai kaut citas studijas un gribējās tādu mājīgu atmosfēru. Un jums ir viena cita liela studija Latvijā, kur šīs mājīgās varbūt mazliet iztrūkst. Un jā, tāpēc es iedomājos par šo vietu un savukārt Reinim un Jāni bija tā kā noteikums, ka tad ierakstu vada kāds no viņu rezidences, tam ir Zaķis. Un mēs, runājot par šo ierakstu tehnisko sadaļu, vienkārši vienojāmies, kāpēc gan, lai mēs nedarbotos kopā līdz galam. Un es par to esmu ļoti priecīga. Lūk, bet tā kā Zaķis ir aizņemts, viņš šodien arī jau kaut kur darbojās. Jā. Vakar mēs strādājām līdz vēlai naktī. Un tā mēs visu vasaru būtībā on and off tādā režīmā tiksim galā ar albumu miksu. Tas viss notiks šeit. Visticamāk, ka mēs kaut ko arī iespēlēsim papildus, jo it kā viss ir ierakstīts, bet zinot to, ka mainās vajadzības. Tad šeit ir tas instrumentu klāsts, tīpaši tad, kad atnācam. Respektīvi, pianists un basists ir no Zviedrijas, un pianists oriģinālī ir pats arī tā kā klavieru skaņotājs. Un tad viņam šeit bija paradīze. Šeit taustiņu instrumenti ir ļoti daudz. Jā. 2 klavieres, 1, 2, 3, 4, 5 ērģeles, un vēl tur hamons un sintezators. Un te ir tāda paradīzīta ritība. Es nemaz nevaru iedomāties, ka Lindas Līna albums varētu tapt neierobežotā laikā. Tev, man liekas, ir jāveic tāds plāns, tad ir jābūt kaut kādam laikam, tad visiem ir jāatnāk un tas jāizdara. Nevis ir jābūt tik laikam, cik vien all the time in the world, ka tu vari darīt un pārrakstīt. Tie mūziķi, ar ko es strādāju, parasti ir diezgan aizņemti, jo viņi ir vieni no labākajiem. Un tāpēc es īsti arī, tas prasa kaut kādu koncentrēšanos kaut kādā konkrētā laika posmā. Bet viens no noteikumiem arī, kāpēc es paliku arī Latvijā un strādāt ar Gati, ir tas, ka mums ir iespēja darīt tikmēr, kamēr ir izdarīts. Kamēr mums šķiet, lai gan, protams, to punktu pielikumos, ka viss ar to sastopās gan rakstnieki, gan glaznotāji, gan visu veidu mākslinieki pielikt punktu un pateikt, jā, tas mans bērniņš beidzot ir piedzimis un viņš tieši šāds ies pasaulē, ir ļoti grūti palaist. Saprast, ka viss šitā būs.